Lai vai kā to negribētos atzīt, kaut kur gaisā vēl joprojām virmo doma par to, ka garīgums un seksualitāte tie ir viena ceļa, divi grāvi, ka tās ir absolūti pretējas kaut kādas izpausmes. Un sanāk tā, ka jo garīgāks cilvēks te kļūst, jo mazāk it kā vajadzētu just, mazāk vajadzētu vēlēties, mazāk interesēties par ķermeni, par baudu, par seksualitāti, jo it kā tā mūsu apziņa un dzīvība būtu pretrunā vienotrai. Un ir tik skaisti, ka tantra ir tieši par pretējo, tieši par kaut ko citu. Tas tantras vēstījums ir par to, ka seksualitāte nekad nav bijusi problēma. Problēma ir neapzinātība, jo enerģija pati par sevi mēs viņu nevaram iedalīt nekādīgi, ne labu vai sliktu, ne tur seksuālu vai neseksuālu, nekādu. Jautājums ir tikai viens, cik apzināti vai neapzināti mēs ar to dzīvojam. Un ja mēs pastamies uz tādu seno tantru, tad tur seksualitāte nebija šķērslis ceļā uz apziņu. Tieši otrādi, tas bija viens no spēcīgākajiem dzīvības izpausmes resursiem cilvēkā. Un jo vairāk cilvēks mostās, jo vairāk ir viņš spējīgs just nevis mazāk, bet vairāk. Vairāk viņā atverās dzīvības, vairāk mīlestības, vairāk jūtības, vairāk klātbūtnes. Tantra nemāca atteikties no ķermeņa. Tantra māca atgriezt apziņu, apzinātību ķermenī. Jo svētais nav vispār nekādā formā atdalāms no dzīvības. Mēs esam nākuši caur šo spēku, jo tas ir atrodams pašā dzīvības pulsācijā. Tur ir visa sākums.